Halo, esiet sveicināti, paskatieties, kas par dievišķās derības zīmi. Tad, kad es biju viņa saulēt, un mans kāds stingrā balsī prasīja, stingra balss bija, ko tu esi izdarījis laika, kas jau tika dāvināts priekš sevis? Nu, es neko, es biju strādājis priekš citiem, pat dejoju ar telefonu rokās. Tad uz melna kosmosa fona, jo īstais kosmos ir melns bez zvaigznēm, ap viņu sārtiem burtiem skanēja vārdi. Nevis skanēja, bet tika rakstīti vārdi, kāda roka. To roku jau es neredzēju, bet rakstīja vecajā šriftā vārdus. Vienīgais zemes cilvēka uzdevums būt priecīgam, laimīgam, apmierinātam un pateicīgam par to, ka tu esi. Lūk tā. Vai jūs esiet priecīgi, laimīgi, apmierināti un pateicīgi par to, ka jūs esiet? Dzīves grūtības ir nepieciešams. Grūtības ir vajadzīgas, lai mēs mācītos, jo tikai caur grūtībām mēs apgūstam zināšanas, kā mums vajadzētu darīt. Jo ja mēs nezinām, tad kā tad mēs varam dzīvot? Mēs esam nākuši virs zemes, lai piepildītu savu galveno uzdevumu. Uzdevums jau būtu priecīgs, laimīgs, apmierināts un pateicīgs, bet pāri visam pacelt vibrāciju līmeni, gaismas vibrāciju līmeni pašiem sev un līdz ar mums pašiem arī zem citiem uz labām sajūtām.